šī kustība, kas ir sākusies, kad cilvēki iziet ielās, lai tas neapstājās. Un parasti tā, kad visi tie, kas pēc vēlēšanām progresīvie nacionāļi sanāk kopā un veido koalīciju pret Šleceru. Mūsu plāns ir, pat ja viņi ar šiem viltotiem iespējamiem rezultātiem tomēr turpinās strādāt un izveidot to koalīciju Rīgā, tad mūsu uzdevums nākamā gada oktobrī nomainīt šo varu. Iznesa kājām pa priekšu šo vienotības un progresīvo režīmu, kas iznīcina šo valsti. Es būšu gatavs uzņemties iniciatīvu, es esmu gatavs kļūt par Latvijas premjeru pēc nākamajām vēlēšanām. Šodien mūsu partija ir tikai 9 balsis Saeimā. Tur nav iespējams neko radikāli izmainīt. Mums tāpat vajag jaunu valdību. Es ceru, ka valsts prezidents izvēlēsies mazāko ļaunumu kādu no cilvēkiem, profesionāļiem, kas var vadīt šo jauno valdību līdz vēlēšanām, bet uzskatīsim to, ka šī valdība ir pārējas valdība līdz jaunas valdības izveidē, kas notiks 26. gada pēc oktobra vēlēšanām. Un mūsu uzdevums ir, lai mūs būtu pēc iespējas vairāk. Un mēs neplānojam vienkārši tagad sēdēt, sauļoties un viss. 28. datumā ir vēlreiz saku, ir jāatnāk tik daudz cilvēkiem, lai uz valdību tiktu izdarīts spiediens. Un ja viņi neatkāpsies šo 2 nedēļu laikā, vai pēc šīm 2 nedēļām, tad mēs taisīsim vēl lielākus pasākumus. Francijā cilvēki iet ielās, daudzās citās pasaules valstīs iet ielās. Arī Rīgā, Latvijā mēs iesim. Vai jūs atbalstat iešanu ielās? Atbalstat! Mēs neplānojam rīkoties nelikumīgi. Viss, kas šodien notiek, tā ir likumīga sapulce, likumīgs protests, ko mēs esam saskaņojuši, iesniedzot arī savu iesniegumu Rīgas domē. Bet ir jāsaprot to, ka mūsu rokās ir Latvijas nākotne, jūsu rokās ir Latvijas nākotne. Un tagad, kad notiek šīs manipulācijas, laikā, kad plašsaziņas līdzekļi arī piedalās visā šajā manipulācijā, ir svarīgi parādīt, ka šeit nav sapulcējušies narkomāni, kā viņi bieži saka, dzērāji, noziedznieki. Atcerieties, kā tas bija Covida laikā, kā tik Latvijas televīzija attiecīgi neatspoguļoja notikumus. Es atceros, tad, kad notika protests Zaķu salā pie televīzijas, viņi aiztaisīja ar dzels žalūziju šos vārtus, lai neviens nevarētu iekļūt Latvijas televīzijā. Neviens žurnālists neiznāca ārā un nepajautāja, kāpēc jūs esat sapulcējušies, kāpēc? Un tas tikai parāda to, ka viņi baidās no tautas. Bet jo tauta vairāk izies, jo labāk. Un es varu skaidri